vienotības cilvēki, vadītāji, gudri cilvēki saprot, ja, ka nākamajās vēlēšanās, es domāju, cilvēki vairs nenobalsos, tad būs izgāšanās, būs kādam jāatbild par visu to, kas ir sastrādāts. Viņi redz, ka labāk ir saulēcīgi aiziet, lai neaiziet ar skandālu. Nedod Dievs, vēl varbūt pie atbildības nāksies kādu saukt. Ja? Kādam nāksies atbildēt vēl arī. To mēs šodien nevaram pateikt 100%, bet es domāju, ka tāda iespēja var būt. Viņi var parādīt to cilvēkiem, vēlētājiem, ka viņi tomēr ir labie, par tradicionālām vērtībām, ja, un kaut kā mēģināt griezt to par labu. Daudz jau atcerās, kā tas viss notikās un kāpēc tagad nobalsoja par šo pārskatīšanu Stambulas konvencijas. Un, jā, es domāju, ka tas ir būtisks tāds trieciens esošai koalīcijai, esošai valdībai un par nākamiem lēmumiem un arī par nākamo laiku, kā notiksies šī valsts pārvalde, visiem nāksies padomāt, ir īpaši vienotībai, progresīviem, ja, kad tas nav tik viennozīmīgi. Ja. Labdien, Arnoldi! Labdien, Raimond! Gribu parunāt šodien ar tevi par iekšpolitisko situāciju. Mums kopš pagājušās nedēļas ir tāda zināma politiskā krīze arī valdībā. Un pirms mēs sākam runāt par šo krīzi un par iesaistītiem politiskiem spēkiem, iesaistītiem personāžiem, es vienkārši gribētu informēt skatītājus, kāds tad šobrīd ir politisko spēku sadalījums Saeimā. Tātad nevis tas, kas bija pirms 3 gadiem, kādā veidā šie politiskie spēki nonāca Saeimā un cik viņiem bija deputātu mandāti, bet šobrīd. Tātad šobrīd mums ir jaunā vienotība 25 mandāti, ZZS 16 mandāti, apvienotais saraksts 13 mandāti, Nacionālā apvienība 12 mandāti, stabilitātei 10 mandāti, progresīvie 8 mandāti, Latvija pirmajā vietā 8 mandāti un ir jau 8 pie frakcijām nepiedaroši deputāti. Tas ir tie, kuri tika ievēlēti ar noteiktu partiju sarakstu, kuri sākotnēji bija pie šīm manas iepriekš nosauktajām partijām, bet dažādu iemeslu dēļ šie cilvēki ir šīs frakcijas pametuši un ir pieņēmuši status, ka tie ir neatkarīgi deputāti. Tā nedaudz cīniski pārfrāzējot, viņi atbild tikai savai sirdsapziņai. Respektīvi balsot tā, kā viņu sirdsapziņa liek. Pats saprot, ka ir ļoti grūti kaut ko tur izveidot ar šādu sastāvu. Tātad šobrīd koalīcija mums ir vienotība, progresīvie un ZZS. Viņiem ir apmēram 52 mandāti, vairākums, un dažreiz pār viņiem balso arī šie pie frakcijām nepiedarošie deputāti. Tātad šāds ir sadalījums šobrīd. Tātad kas tad noticis? Noticis tas, ka iepriekšējā nedēļā bija balsojums par Stambulas konvenciju, par to, ka Stambulas konvencija ir jāatceļ, un ZZS pretēji koalīcijas lēmumam, koalīcijas vienošanai, ZZS nobalsoja pret savu koalīciju. Tātad pret vienotību, pret progresīviem. Un nobalsoja kopā ar apvienoto sarakstu, Nacionālo apvienību, Latvija pirmajā vietā. Tātad 55, manuprāt, deputāti nobalsoja par to, ka Stambulas konvencija ir jāpārskata un vispār Latvijai no šīs konvencijas ir jāizstājās. Tātad palika vienotību progresīvie tikai. Kā pats saproti, koalīcijas partija, viena no koalīcijas partijām balso nevis kā pārējās 2 koalīcijas partijas, bet balso kā opozīcija. Jā, ļoti nopietna situācija. Es tikai atgādināšu vienu lietu, manuprāt, kāpēc tā ir noticis, tāpēc, ka atcerēsimies, ka ZZS
vismaz tas, ko viņi saka. Viņi pārstāv mazo Latvijas pilsētu, latvisko Latvijas pilsētu, mazpilsētu un ciematu iedzīvotājs, pārsvarā latviešus. Ar tādu, teiksim, zemniecisku, konservatīvu domāšanas veidu, tādu tradicionālos lauku iedzīvotājs. Un pēkšņi, ja tu atceries, es nesaukšu visus balsojumus, bet pēkšņi viņi nobalso pa Edgaru Rinkēviču prezidenta amatā. 52 par. To nekad nevarētu izdarīt bez ZZS balsīm. Skaidrs, ka Vienotība un progresīvie bija 100% par Rinkēviču, bet zinot visus apstākļus par to, ka Rinkēvičs ir gejs, par to, ka, teiksim, viss, kas skar šo te konkrēto jautājumu, zinot, ka viņu elektorāts noteikti neatbalstīt šādu balsojumu, viņi nobalsoja. Mēs esam jau daudz reiz par to runājuši, kāpēc tā notika, neatkārtosimies šoreiz, kāds bija darījums šī balsojuma sakarā. Bet arī par Stambulas konvencijas ieviešanu un ratifikāciju 23. gada rudenī, ziemā, arī ZZS nobalsoja. Otrs balsojums. Viņi arī nobalsoja par šo Stambulas konvencijas ratifikāciju. Arī pretēji savam elektorātam, pretēji, teiksim, savām politiskajām un ideoloģiskajām nostādēm. Kas ir mainījies? Manuprāt, ir mainījušās vairākas lietas. Starptautiskā situācija tāda, ka Donalds Trumps, teiksim tā, ir kategoriski pret visu šo LGBT, visu šo transgenderu, visu šo, teiksim, urgainu liberāļu ideoloģiju. Tāda ir mainījies starptautiskais vektors ļoti būtiski, sevišķi ASV. Otrs ir gads līdz vēlēšanām. Tieši gads mēs varam teikt līdz vēlēšanām, un es domāju, ka slēgtā socioloģija, šeit var būt maz tāda atkāpe, es domāju, ka soda daļa, kur partijas saņem tādus skaitļus, kādas šiem partijām vairāk patīk, un to viņi, teiksim, pēc tam atklāti visiem stāst. Bet ir slēgtā socioloģija, kur ir godīgi skaitļi. Un es domāju, ka ZZS tas reitings ir tāds, ka viņi šobrīd ir uz 5% barjeras. Un ja viņi turpinās balstīt progresīvos un Vienotību, ja viņi turpinās atbalstīt, teiksim, šo divu politisko spēku ideoloģiju, tad viņus var gaidīt ļoti nepatīkami pārsteigumi 15. Saeimas vēlēšanās nākamā gada rudenī. Un tāpēc tas ir viens no tādiem varbūt žestiem, ka viņi nepiekrīt šim te jautājumam. Tālāk, ko mēs varam secināt? Vai kritīs valdība? Neesmu pārliecināts. Jo, protams, ka jau dažas politiķu balsis bija, ka, ziniet, veidojam jaunu valdību, Vienotību izmetam ārā, progresīvus izmetam ārā, un tāda, teiksim, veidojam valdību, kas sastāvētu teorētiski, kas sastāvētu no ZZS, Latvija pirmajā vietā, apvienotā saraksta, Nacionālās apvienības, tātad mīnus Rosļikovs uz stabilitātei, un vēl daži vai visi šie te ārpus frakcijām esošie deputāti. Mana versija tāda tomēr, ja tagad kāds uzņemās atbildību, tagad situācija ar budžetu sarežģīta, ģeopolitiskā situācija vēl sarežģītāk. Tagad gadu pirms vēlēšanām uzņemties atbildību par visu to, kas ir noticis valstī. Tauta aizmirsīs par to, ka tā bija Vienotība un progresīvie. Sen būs aizmirst, ka bija Briškens un viņa Air Baltica un Rail Baltica tās aizmirsīs par Andris Prūdu, aizmirsīs par, teiksim, tur Ašerādēnu. Bet atcerēsies tos, kas būs nākamā gada oktobrī koalīcija un valdība. Tad es domāju, ka šīm 4 partijām būtu netālredzīgi tagad mēģināt šūpot valdību. Es domāju, ka šai koalīcijai ir jāpaliek līdz galam un jāatbild par visu, ko viņi ir sastrādājuši. Varbūt pirms es dodu vārdu tev, vēl viena tāda interesanta lieta, ko es arī gribētu, lai tu kā pieredzējis cilvēks to komentē. Vienotības kongress pagājušā sestdienā. Tad izvirzīja jaunu partijas vadītāju. Tātad iepriekšējais Ašerādēns pateica, ka viņš vairs nebalotēsies.
manuprāt, viņš 8 gadu bija vienotības vadītājs. Tātad, iedomājies tagad situāciju, gadu pirms vēlēšanām, ilgadējs vadītājs pasaka, ka viņš nevadīs partiju šajā priekšvēlēšanu cīņā un uztic, teiksim tā, jaunam cilvēkam, gan gados jaunam, gan arī attiecīgi, arī politikā pietiekami jaunam, vadīt partiju. Man te jautājums tev, vai tas tev neatgādina slaveno filmas Ceplis situāciju, kur, teiksim, Ceplis saprotot, ka uzņēmums drīz bankrotēs, mierīgi aiziet prom un ambiciozais Sausā kungs tiek ievēlēts par valdes priekšsēdētāju, un pēc tam uzņēmums bankrotē un tiek uzrakstīts, ka jauns virsnieks nolaiž pa burbuli plaukstošu uzņēmumu. Tad es šķiet, ka, teiksim, šī situācija līdzīga. Ja, ja jau tā situācija pietiekami smaga, un acīm redzot, vecie pieredzējušie partijas līderi vienotībā negrib būt blakus. Ja notiks, teiksim, dramatiski sakāve nākamā gada vēlēšanās, un visu mierīgi uzvelt jauniem censoriem, kurš pa visu arī atbildēs. Politiski un arī savādāk. Arnold, man jautājums ļoti īsi un sekojoši. Kā tev šķiet, vai šī valdība kritīs, vai iespējama jauna valdība ar šiem te politiskiem spēkiem, ko es iepriekš pieminēju, vai vienotības kongresa rezultāti nozīmē, ka vienotība jau šobrīd saprot, ka rezultāts varētu būt ļoti slikts vēlēšanās, un tāpēc vajag no sitiena, teiksim tā, izvest iepriekšējos partijas vadītājus un uzticēt nosacītiem Sausā kungam šo te vadību, un neveiksmes gadījumā uz viņu arī norakstīt visas neveiksmes, un attiecīgi, lai viņš pa visu arī atbild. Un vēl varbūt jautājums, kā tev šķiet, vai būtu prātīgi šīm 4 partijām tagad, teiksim tā, neutralizēt vienotību progresīvos un uzņemties valsts vadību situācijā, kur ir problēmas ar budžetu, kur ir problēmas ar ģeopolitiku, kur ārkārtīgi daudz dažādu problēmu. Zinot to, ka vēlētāji tieši viņus var nolikt pēc gada kā atbildīgos par situācijas pasliktināšanos. Lūdzu, Arnold, tavs viedoklis par šo situāciju. Jā, pirmkārt, es domāju, ka maiņa politiskās partijas vienotība rindās tiešām ir, es domāju, saistīta ar to, es uzmanīgi sekoju Ašerādena kunga visādām uzstāšanām, visiem šiem skandāliem, kas bija saistīti ar vienotību. Un es domāju, ka jā, kad noteikti, kad vienotības cilvēki, vadītāji, gudri cilvēki saprot, ja, ka nākamajās vēlēšanās, es domāju, cilvēki vairs nenobalsos, tad būs izgāšanās, būs kādam jāatbild par visu to, kas ir sastrādāts. Un, protams, ka labāk ir saulaicīgi aiziet mierīgi ar nopelnīto naudiņu, un es domāju, ka viņi visi ir kaut kur jau sagatavojuši sev vietu, kaut kur Eiropā vai es nezinu, Sicīlijā vai Spānijā, kur pārvākties pēc tam, jā, jo atalgojumi pietiekami lieli un iespējas viņiem bija ilgus gadus šo labumu iegūt, tāpēc, vairāk jau nav, kā var teikt, viņi redz, ka labāk ir saulaicīgi aiziet, lai neaiziet ar skandālu, nedod Dievs vēl varbūt pie atbildības nāksies kādu saukt, jā, kādam nāksies atbildēt vēl arī. To mēs šodien nevaram pateikt 100%, bet es domāju, ka tāda iespēja var būt, kad cilvēkiem par dažādu lēmumu pieņemšanu, kas valstī nodarīja milzīgas materiālos zaudējumus, jā, nāksies arī varbūt atbildēt. Jā. Jo, kā tu zini, uz šodien mums jau nestrādā būtībā. Likums nav tāda tiesiskuma, jo tie skandāli visi, kā viņi uzsākās, tā viņi norims, nevienu nesauc pie atbildības, nekādas izmeklēšanas nenotiek, drošības iestādes nereaģē, ignorē. Šie paši vadītāji, arī Ašerādena kungs, pat žurnālistiem ciniski atbild, izvairās no tiešām atbildēm, jā. To jau cilvēki tomēr redz, jā, kas daudz maz saprot un redz, kas notiekās. Tad es domāju, jā, ka tiešām šī maiņa, atrast kādu jaunu, uz ko varbūt tiešām vai novelt visu, jā, nākamajās vēlēšanās vai kaut kā savādāk. Kas mans viedoklis par to, vai kritīs valdību un
vai veidos jaunu koalīciju valdību. Es domāju, ka nē, ka tomēr saglabāsies, jā. Nu, šeit ir koks ar diviem galiem, it kā šajā īsajā laikā, ja izveidot valdību jaunu koalīciju, ka cilvēki var uzvelt visu vainu uz viņiem, jā, par to, kas ir sastrādāts. No otras puses, varbūt šajā īsajā laikā, nu, ja viņi uzsāktu kaut kādus, nu, soļus tādus, nu, neordinārus, var teikt, un aktīvi piedalīties, nu, kaut kādu, nu, lēmumu pieņemšanā, kas tomēr, nu, būtu pretrunā ar tiem lēmumiem, ko bija pieņēmusi vecā valdība, nu, esošā valdība, teiksim tā. Varbūt viņi arī iegūt pozitīvu, nu, kā var teikt, skatījumu, atbalstu no vēlētājiem. Tā kā grūti pateikt, bet es domāju, ka, nu, saglabāsies valdība. To, kāpēc Zezējs nobalsoja par to, ka ir jāpārskat šī izstāšanās no Stambulas konvencijas, es domāju, pilnīgi loģiski, jo būtībā tas jau bija tāds, nu, neadekvāts lēmums toreiz, tā, nu, tirgus rezultātā, kā mēs visi zinām un saprotam, ka viņi nobalsoja par šīs konvencijas, jā, pieņemšanu. Tāpēc, nu, tagad laiki ir mainījušies, situācija mainījusies, tas vairs nav aktuāli, tāpēc, nu, viņi var parādīt to cilvēkiem, vēlētājiem, ka viņi tomēr ir labie, nu, par tradicionālām vērtībām, jā, un kaut kā mēģināt griezt to par labu. Nu, daudz jau atcerās, kā tas viss notikās un kāpēc tas notikās, jā. Nu, es domāju, ka, nu, jebkurā gadījumā tas ir pozitīvi, ja, kad viņi jebkurā gadījumā, nu, tagad nobalsoja par šo pārskatīšanu Stambulas konvencijas. Un, jā, es domāju, ka tas ir būtisks tāds trieciens esošai koalīcijai, esošai valdībai un, nu, par nākamiem lēmumiem un arī par nākamo, nu, laiku, kā notiksies šī valsts pārvalde, nu, visiem nāksies padomāt, ir īpaši vienotībai, progresīviem, ja, kad tas nav tik viennozīmīgi, ja, ka koalīcijas līgumu var arī mazliet, nu, laust vai neizpildīt, ja, kad ir kaut kāda loģika tomēr un tā. Tāpēc es domāju, kad, nu, ka kaut kā jau novilks līdz galam šī valdība. Es domāju, tas būtu tikai normāli, tāpēc, ka, kā es jau teicu, un arī tu teici, ka tagad, teiksim, atrast pašnāvnieku, kurš tagad gribētu uzņemties gadu pirms vēlēšanām atbildību un izstrept visu to, kas ir sastrādāts. Nu, es nedomāju, ka tur kāds ārkārtīgi gribētu no tām partijām, kas šobrīd ir opozīcijā. Tad es arī domāju, ka visprātīgākais būtu, lai šī koalīcija dovalk līdz galam, saņem pēc nopelniem tas, ko viņi pelnījuši. Un es arī domāju, ka jā, ZZS acīm redzot reitingi ir tādi, ka viņam tagad vajag atkal pārģērbties gaisā un pateikt, ka viņi konservatīvo vērtību aizstāv. Neskatoties to, ka viņi nobalsoja par Edgaru Rinkēviču prezidenta amatā, ka viņi paši nobalsoja par šo Stambulas konvenciju pirms 2 gadiem. Nu, skatīsimies, katrā gadījumā priekšvēlēšana kampaņa ir sākusies. Gads līdz Saeimas vēlēšanām ir. Vēl varbūt tāda neliela nianse. Latvijā būs jauna ASV vēstniece, kas nav karjeras diplomāta. Tātad mēs varam teikt, ka tā būs Donalda Trumpa administrācijas lojāliste, nu, kuras galvenais uzdevums būtu translēt Donalda Trumpa politiku šeit. Tiem, kuri izskaidro, tiem, kuri nesaprot vēl līdz šeit, ka situācija ir dramatiski baidījusies. Bet es tev piekrītu, ja tas balsojums arī parāda, ja, ka tirgus, acīm redzot, nosacījumi ir beigušies. Tagad ir jauni nosacījumi uz galvu. Nu, skatīsimies, vērosim, jo tas skar mūs visus. Paldies tev, Arnold, par viedokli. Uz redzēšanos. Uz redzēšanos.